Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Apspīdi mums dveselītes, parādi mums gaišu ceļu. Apspīdi mums dveselītes, parādi mums gaišu ceļu. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Sadedzin tu tumšus spēkus, sadedzin tu tumšas varas, sadedzin tu tumšus spēkus, sadedzin tu tumšas varas. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Dziedini dvēseles retas, apskauj tu mūsu zemi. Dziedini dvēseles retas, apskauj tu mūsu zemi. Saulīte, laimīte, iet mums papriekšu. Saulīte, laimīte, iet mums papriekšu. Atverot durvis uz sevi, atverot cilvēka sirdīs, atverot durvis uz sevi, atverot cilvēka sirdīs. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Saulīte, saulīte, tu mūsu laime. Ļoti pēkšņi, bezgalīgā izplatījumā, tumsā un pilnīgā klusumā, viss sāka strauji pātrināties. Viņa pēkšņi sajuta, ka viss kļūst ātrāks, ka pēkšņi tumsā sāk parādīties pavisam blāva gaisma, kas it kā viņai tuvojās, kļuva ļoti spilgta un spoža un beigās tā apņēma viņu visu. Viņa juta, ka kopā ar gaismu viņa kustās neiedomājumā ātrumā un lidoja cauri daudziem un dažādiem slāņiem un izplatījumiem. Pēc brīža viņa sajuta, ka ir kļuvusi smagāka. Nekad iepriekš, esot bezgalīgā izplatījumā un pilnīgā klusumā, viņa nekad nebija to jutusi. Viņa sajuta, ka viņa ir kļuvusi par kaut ko, ka viņa ir kaut kas, kas viņa nebija iepriekš. Viņa juta spožo gaismu gan sevī, gan arī ārpus sevis. Pavisam lēnām viņa atvēra acis. Sākumā šķita, ka viss ārpusē ir gaisma, taču pēc laika, kad acis, kas nekad iepriekš nebija redzējušas,
sāka pierast. Viņa apjauta, ka gaisma nāk no kaut kā apaļa un spoža, kas ir kaut kur ļoti tālu augšā. Viņā vērās apaļajā gaismu izstarojošajā bumbā un izdzirdēja sev jautājumu, ko uzdeva gaismas bumbai. Kas tu esi? Viņa pajautāja gaismu izstarojošajai bumbai. Es esmu saule, viņa izdzirdēja vārdus sevī. Un tad viņa dzirdēja nākamo jautājumu, kas radās viņā. Kas es esmu? Un atbilde skanēja, tu esi Annā, tu esi cilvēks, tu esi sieviete. Annā tajā brīdī pavērās apkārt un ieraudzīja sevi, savu ķermeni. Viņa sajuta, ka viņa ir kļuvusi smaga, ka ķermenis ir piespiests pie zemes. Šīs sajūtas viņai bija jaunas un iepriekš nepieredzētas. Annā gulēja zemē, zālē, tālumā redzēja kokus, kalnus un dzirdēja, ka tuvumā tek ūdens. Tajā brīdī viņa nezināja, kas tas viss ir un kā to visu sauc, un viņa sevi izdzirdēja nākamo jautājumu. Kur es esmu? Un balss viņa atbildēja, tu esi uz zemes. Laipni lūgt uz zemes. Te nu mēs esam. Paldies jums. Paldies, ka jūs atnācāt. Es esmu Matīs, Leila, Inese. Un šodien mums ir tāds ceļojums, kas jau ir sācies. Un esam milzīgi pateicīgi, ka jūs esat ieradušies šodien. Jā, varbūt sāciet. Mani ievadvārdi ir aizgājuši. Vispār šo pasākumu, par šo plūsmu, kurā mēs esam jau tagad tā kā sākam tecēt kā upes, mūs tajā visā īstenībā ierāva labā nozīmē Leila, jo viņa ir uzrakstījusi brīnišķīgu grāmatu Возрождение. Tad, kad viņa šo grāmatu gribēja prezentēt un savā vietā, kurā cik tos gadus nodzīvojusi tur? Vairāk nekā 30. Lūk, tajā vietā, kur viņa nodzīvojusi vairāk kā 30 gadus, viņa saviem cilvēkiem gribēja šo grāmatu prezentēt. Un tajā dienā man bija tā fake dzimšanas diena Facebookā. Un Leila man zvana un saka, Ines, es nevaru tev vienkārši rakstīt, man vajag tev piezvanīt, daudz laimes dzimšanas dienā. Es saku, Leila, super, paldies, man jau apsveikuši ļoti daudz cilvēku, ka jūs atceraties, man šodien nav dzimšanas diena. Viņi saka, ļoti forši, tad es pie tā viena tev gribu izstāstīt, ka man ir pasākums, varbūt jūs gribat viņā piedalīties. Un tā mēs aizbraucām uz Matīšiem, un sākās īstenībā mūsu stāsts sieviete upe, ko mēs sajūtām, ka sievietēm ir jāsāk piecelties kājās, runāt, stāstīt par to, kas tad īstenībā ir sieviete. Nu tā, man izbira. Tagad tu. Pastāst par mūsu iepazīšanos. Kā mēs ar tevi iepazināmies? Mēs iepazināmies, mēs mācījāmies ar tevi kopā. Mums kopīgā skolotāja no Baltkrievijas, Svetlana Tiškova. Jā, un mēs daudzus gadus mācījāmies. Un kaut kur 20. gada, jā, mums bija psiholoģijas kursi, un mēs kaut kur pa telefonu ar tevi mēs mācījāmies tur no visas pasaules. Vienkārši Leila atrada, ka ir kāda meitene no Latvijas. Daudz. Mums tur vajadzēja kopīgu praksi, un viņa man 21. gadā vienkārši uzrunā un saka, klausies, tories no Latvijas, varbūt, Sazvanīsimies. Sazvanamies. Un tā mēs iepazināmies. Bet pēc tā vienas reizes pēc tās viss, mēs tikai Facebookā, tā kā Facebookā draugi un viss, neviens nevienam neko nerakstīja un nezvanīja un nekas, bet es vienmēr sekoju līdz, ko tā Inese tur dara, ko viņa tur glezno, ko viņa tur vēl kaut ko šuj vai vēl, kādi kursi viņai sievietēm viņa pasniedz. Un tās man ļoti fascinēja, to, ko viņa dara. Bet es dzīvoju savos laukos, pabeidzot kursu pie tās pašas skolotājas rakstnieki jaunā laikā, lai rakstīt kvantu grāmatas, lai rakstīt dziedinošas grāmatas. Es uzrakstīju grāmatu
Un šī grāmata mani atveda pie Ineses. Kad es viņu saņēmu oktobri mēnesi no tipogrāfijas, es visu nakti nogulēju ar viņu. Un turot šeit, es tagad raudāšu. Es pamodos un domāju, man jātais projektu tādu, tādu mazu projektiņu. Man jāiepazīstina savus draugus ar sievietēm, ar kurām es mācījos pie tās mūsu skolotājas un kuri kaut ko dara. Un tad es atradu Inese, vēl viena meitene no Daugavpils un trešā meitene no Rēzeknē. Es ar viņiem visiem sarunāju, vai es drīkstu vispār par viņiem rakstīt Facebookā un stāstīt. Un katrai šī grāmata es aprakstu sievieti, tā kā salīdzinu viņu ar dabu, ar dabas rūdens, ziemā, ar gada laikiem. Uzreiz nevar izdomāt. Можно по-русски тоже? Nē, Все понимают. Viss kārtībā. Un pirmā, kurai es piezvanīju, bija Inese, un es viņa atļauja rakstīt, un es viņai norunāju to savu to gabaliņu, aizsūtīju to fragmentiņu, un man viņa bija tā kā sieviete rudens. Un viņa teica, kā simtniekā es vispār trāpīju, un tad mēs kaut kā iepazinājuši. No tā mistika ir tajā, ka viņi man tagad uzrunā par to rudeni. Es savukārt sanāk septembrī, viņa kaut ko raksta, es savukārt septembrī sāku kursus par aso savu skaņu. Un es septembrī, jūs jau zinat viss, es brienu tajā upē ar to gleznu, un nezinot, ka šī būs šī glezna, nezinot, ka es nezinu, ka es gleznošu Leilu. Un sanāk, ka es viņu sāku gleznot un uzgleznoju acis, sanāk tik acis, seja jau tā kā bija uztapusi, ka Leila mani uzrunā un saka, es tevi jūtu kā rudeni. Un tikai tad, īstenībā es jau vēl nesaprotu, es gleznoju tālāk, tev vajadzēs atrast to bildi. Tur Leila ir. Un Leila pēkšņi to gleznu, jo es ik pa laikam viņu rādu Facebookā, kas man tur top, un viņa saka, klausies, Ines, mani tā glezna runā, es nesaprotu. Un es vispār jau aizrakos tik tālu, ka es atradu savu bērnības bildi. Un viņa man atsūta, viņa saka, liekas, mēs esam līdzīgi. Līdzīgas ir, ja? Vai man tikai tā mana fantāzija vai kas, bet kaut kas ir tur. Lūk. Un tā mēs īstenībā neatkarīgi viena no otras radot, sanāk, ka es uzgleznoju Leju, un tā mēs sastapāmies, ka mēs sapratām, ka es esmu uzgleznojis viņu. Brīnies vai nebrīnies, es nezinu, kā tas notiek man, jo es to nespēju saprast ar prātu. Tāpēc, kā tajā brīdī, tad, kad es šo radīju, es vispār ar Leilu nekomunicēju. Es neko nezinu par to. Lūk. Un tālāk jau sākās mūsu... Jā, sadarbība. Sākās mūsu sadarbība. Bet, ka tu neizstāstīji tajā laikā, mēs pēc tam, es pati pēc visas, jo viņai video ir, un es pēc datumiem pārbaudīju tajā laikā, kad septembrī sākumā tu biji ūdeni un gleznoja, man atnāca vārdi un dziesma Svētoj ručēji. Es ļoti tā nobrīnījos, protams, bet viss, kas man nāk, es pierakstu. Un šie vārdi bija ar melodiju, jo man nāk dzēja ne visa, protams, kā ar melodiju, bet kur ar melodiju man ātri jāpieraksta telefona, jo man nav muzikāla izglītība, es nezinu ne notes, neko. Jā, pēc datumiem sanāca tā ļoti interesanti. Tajā brīdī, kad viņa uzraksta to dziesmu par upi, tad es brienu upē ar to gleznu. Varbūt sapratat, varbūt Inese. Kaut kā tā. Kaut kā tā, interesanti. Kur to dziedās šito tālāk? Tālāk būs cita dziesma, jā. Es vienkārši par to, Ines ar Leilu padalījās un pastāstīja par to, kas ir... Kā viņi satikās, kā viņi sastapās un ko tad es te daru.
Ko tu Matīs dari? Jo mums, zin kā, mums arī bija, es tādā baigā skrējienā, tur, zin kā, biznes un darba lietas un vispārējais, un piķis jāpelna un nauda jāpelna, un mēs arī pagājušo nedēļu sēžam, un tas pasākums nāk tūmā, un es kaut kā ļapnulu tur tā, zin kā, es saku, ko tad es jau tā neko no sērijas, es te tikai, jūsu pasākums. Un tās bija uzreiz tāds, kas te, tu esi tik ārkārtīgi svarīgs, bez tevis vispār te nekas nevar būt, kā tu vispār atļaujies kaut ko tādu pateikt. Es esmu vīrietis, Ineses vīrietis, Ines ir mana sieviete, un pirms 2 gadiem, kad mēs satikāmies, mazliet vairāk, 2,5, man dzīvi apmet kūliņu gaisā. Un kāpēc stāsts šobrīd ir tik ārkārtīgi svarīgs par sievietēm? Tās sievietes, kas ir bijušas Ineses kursā, un arī tās sievietes, un arī kungs, kas ir bijis mūsu attiecību kursā, zina, par ko ir stāsts. Stāsts ir par to, ka šobrīd mēs dzīvojam tajā laikā, kad sievietes enerģija, sievišķa enerģija ir ārkārtīgi svarīga. Tas, ko Ines jau tikko kā minēja, Leila, tur ar prātu racionālo neko nevar izskaidrot. Un vīrietis ir tas racionālais, tas prāts, kurš grib visu loģiku salikt un tā tālāk. Un mana loģika brūk un jūk kopā katru dienu. Esot kopā ar Inesi, katru dienu tas ir nebeidzams process, kurā viss tas transformējās, pārkausējās, pārtop jaunā vielā, jo šobrīd šis laiks, kurā mēs esam, viņš prasa dzīvot savādāk. Mēs vairs nevaram būt tādi, kādi mēs bijām iepriekš. Tieši vīrietim mans lielākais izaicinājums ir ieraudzīt un sajust un apzināties, ka mans ceļš ir ar sievieti, miedarbībā sievieti, ka es nevaru viens pats izdomāt. Kādreiz bija izdomājis, ka es tur visu kaut ko viens pats varu izdomāt, gudrs un vispārējais. Taču pieskarties tam dziļajam un apslēptajam dzīvības radīšanas fenomenam, es varu tikai kopā ar sievieti. Un tāpēc arī šobrīd šis ir mūsu ceļš kopā ar Ines un Leila. Mums ir savējā, jo ir tās radniecīgās dēseles, ko tu uzreiz sajūti, ka viņas savienojās un iet tas ceļš, un tāpēc esmu ārkārtīgi pagodināts būt šeit, jo šeit uz zemes, tā sieviete, kad viņa nolaižas šeit uz zemes, vīrietis ir atbildīgs par materiālo realizāciju. Un šobrīd mums nav tur baigi jārunā, cik kārtībā vai nekārtībā ir pasaule. To mēs šobrīd redzam tos faktus. Atgriešanās pie tā visa notiek tikai tajā brīdī, kad vīrieši sāk redzēt, kas ir sieviete dziļākajā būtībā. Un Leila un Inese, viņas pauž sevi kā sievietes. Un tas ir tik ārkārtīgi svarīgi šobrīd. Tas ir tik svarīgi sievietēm to redzēt un sajust pašām, kā to darīt. Un vīriešiem ir svarīgi tā, jau klau, atzīt. Es iespējams nemaz nepazīstu, kas ir sieviete līdz galam. Tādēļ, ka sievietes enerģija galvenā ir radošā enerģija. Nemazgāt zeķes, ne bērnus audzināt pat. Un ne darīt to, ko mēs zinām šablānas, ka sievietes galvenā enerģija ir radošā enerģija. Tādēļ mēs tā kā pieceļamies un leju kājās un sakam, radiet mīļās sievietes, jo mēs, Leila ir uzradījuši šobrīd grāmatu. Es esmu uzradījusi daudz gleznas, kur ir tie stāsti mani personīgie, kā manas gleznas atveda pie manas mīlestības. Tas ir vienkārši fakts. Un tā iedvesma rodās no tā, ka gribās to teikt, tāpēc, ka tas piedzīvojās un nevar to noturēt savī. Tāpēc, ka tas radošums ir pāri visam, ja sieviete zina savu radošumu savī, pārējās durvis viņām ir vaļā. Tieši sievietēm. Tāpēc, ka tad, kad sievietes atver savas durvis, tad vīrietis viņas sadzirdās. Paldies. Šie vārdi, ko es tagad mēģināšu nodziedāt, atnāca pirmie sākuma vārds, pēc tam rinda, dzējolis, dziesmā. Un no šā dzējoļa, no šīs dziesmas es paņēmu šai grāmatai nosaukumu
возрождение, atdzimšana. Возрождение души, возрождение себя. Я иду вперед к тебе, дорогая жизнь моя. Ты мне душу излечи и наполни силою, чтобы в трудные часы устоять она могла. Ох ты, воля, волюшка, выбор сделать помоги, чтоб нести мне свет во тьму, разжигать огонь любви. Возрождение души, возрождение земли, возрождение любви, возрождение себя. Ангел мой, ты нас услышь, подними нас к небесам и укрой своим крылом от врагов и недругов. Пусть становится земля радостью свободных душ, раскрывая чудеса, раскрывая светлый путь. Возрождение души, возрождение любви, возрождение земли, возвращение к себе, возвращение к себе, возвращение к себе. Atgriešanās pie sevis. Paldies! Un otrā dziesma. Я иду по дороге судьбы, упираясь в огромные стены. Я хочу их взломать для души,
Чтобы увидеть рассветы вселенной. Пусть раскроется звездная гладь для души нашей вечной и сути. Пусть несет нас течение легко, бережет на крутом повороте. Я иду по дороге судьбы, с каждым шагом к любви приближаясь. Я хочу в этот мир принести радость встреч и луны созерцание. Я иду по дороге судьбы, с каждым шагом к любви приближаясь, и несу в этот мир красоту, чтоб земля наша вечно сияла, чтоб земля наша вечно сияла, чтоб земля наша вечно сияла. Es esmu nomaldījusies, neredzu ceļu. Esmu nogurusi no savām ilgām satikt mīlestību. Es vairs neticu, ka to var sastapt. Annā nokrita bezspēkā uz ceļiem, cerībā, ka viedā dos kādu ceļu pavadienu. Taču viņa dziļi ieskatījās Annā acīs un teica: mūsu lielākās ilgas ir piedzīvot patiesi dziļu un īstu mīlestību, kad divi ķermeņi spēja runāt vienā zvaigžņu valodā. Kāpēc tad tikai retais to atrod un pa īstam piedzīvo? Satraukti jautāja Annā. Jo tās ir pašas lielākās bailes mīlēt. Viņa nopūtās un pavērās savā iekoptajā reibinošo smaržu ieskautajā rožu dārzā un silti pasmaidīja. Mīlēt. Tas nozīmē ļaut sev būt pilnīgi kailam visos līmeņos. Tas nozīmē ļaut sev būt iekšēji absolūtā uzticībā, ka tevi nekas vairs nevar ievainot. Ļaut, ka otrs ieraug tavu mirdzošo dvēseles kristālu. Mīlēt nozīmē atļaut pienākt sev tik tuvu, ka tu pati gribi izšķīst otrā. Saplūst ar viņu kopā jaunā vielā. Tas ir tad, kad jūsu abu svētie kristāli saplūst vēl nekad kosmosā nebijušā krāsu salikumā un veido pilnīgi jaunu melodiju plašajā visumā. Man ir drosme, tikai es nevaru viņu atrast. Annā valdīja asaras. Katram mirklim, katrai pieredzei ir secīga vieta. Pats visums aiztur elpu, gaidot, kad būsi tam gatava. Turi vienmēr tīru un mirdzošu savu sirds kristālu. Tas vienmēr tev ļaus sajust, vai otra jūtas ir īstas. Tas skanēs tikai tad, kad satiks savu īsto. Vai katram ir dota iespēja viņu satikt? Bailīgi jautāja Feja Annā. Viņa tik ļoti baidījās viņu nesatikt. Daudz neatceras savu kristālu melodiju. Tā ir nomākta ar pasaules rūpēm. Taču iespēja ir dota katram.
Bailes to piedzīvot bieži izrādās spēcīgākas un cilvēks padodas pusceļā. Reizēm tikai soļa attālumā, skumji noteica viedā. Vai spēšu viņu atpazīt, vai man ir drosme to piedzīvot? Annā raudzījās siltajās uguns liesmās, viedās kamīnā un dzirdēja viņu sakām. Tāda mūzika ieskanas reti, bet, kad tas notiek, dzimst jauna zvaigzne. Un tā tur paliek mūžīgi iejausta kā mirdzoša skaista zīme, jo dievišķā dzirkstele un mīlestība caur cilvēku sirdīm spēj iedegt veselas planētas. Ej, tu zini savā sirds kristālā, kā viņu atpazīt. Nu, Matīs, kā mums gāja viens otram? Kā mums gāja ar atpazīšanu? Kā mums gāja ar atpazīšanu? Tas bija tik interesanti, jo tas bija tik negaidīti pretēji jebkādai loģikai, racionālajam un tam, ko gribēja prāts, tas vienkārši notika. Jo tā, ka mēs satikāmies, tā, ka es pirmo reizi ieraudzīju Inesi, apsēdāmies kopā un es tā, es viņu pazīstu. Es viņu zinu. Notika sprādziens. Un tajā brīdī mēs katrs abi divi bijām tur, kur mēs bijām, un nebija domas laikam tajā brīdī, bet sirds pēc kaut kā ilgojās. Sirds pēc kaut kā ilgojās, jūta kaut ko, ka kaut kam tur vēl ir jābūt. Kā tur tajā dziesmā bija, tur kaut kam ir jābūt. Ja? Un tā mēs satikāmies. Tā bija tās manas sajūtas tur tajā brīdī. Nu, es satikos ar viņu ātrāk. Es satikos, kad es uzzīmēju šo gleznu, jo es viņu nebiju vēl satikusi, kad es šo gleznu uzradīju. Un es skaidri sapratu, ka mans gars man vienkārši vedīs. Bet es nezināju, ko man tas prasīs. Jo tas no manis prasīja, es tajā brīdī dzīvoju lauku mājā. Man bija brīnišķīgi daba apkārt, ģimene, bērni. Saulrietis tāds kā jūrā, jo tā daba bija tik skaista, ka es varēju redzēt horizontu katru vakaru, skatījos sauli. Un tad, kad es uzradīju šo gleznu, es biju jau nogājis savus procesus, un man skaidri un gaiši es dzirdu savī, man saka, tu esi gatavi to visu pamest mīlestības dēļ. Es raudāju veselu nedēļu, vismaz nedēļu. Es gulēju zālē šitā ap kokiem tā, krūmos tā, visādi. Un es pateicu savam garam jā. Tad, kad es pasaku savam garam jā, viss. Tālāk vienkārši notiek notikumi. Es atstāju pilnīgi visu. Es paņēmu bērni, mani bērni ir tikpat pizdanuti, cik es. Jo mani bērni man ticēja, es viņiem sākārtīgi pateicīgi, viņi devās man līdzi. Pie paziņas uz kaut kādu muižu, kur man sola labu dzīvi un varbūt vēl kaut ko daudz labāku, es vienkārši uz aklo eju, jo es saprotu, ka tur ir vilkme. Tur man jāiet. Gleznu padusē. Un tur nav nekāds loģikas tajā brīdī? Nekāds loģikas. Bērni arī tā organiski krāmē mans un saka, mami, ja tu tā saki, labi. Un mēs aizbraucam. Un mēs aizbraucam, un es šajā muižā ieraugu šīs acis. Jā. Un man burtiski bija tāds sajūta. Es tev plānos mans gars, tu esi ģeniāls. Tu esi ģeniāls. Un izklausās jau vajag rožēni, vai ne? Tā paņem un izdari. Bet tas ceļš man ļoti patika, kā viena sieviete pateica, ka mīlestība atnāk tieši pēc tam, kad mēs pārdzīvojam vislielākās sāpes un vislielāko vilšanos. Un kur ir fiška meitenes? Ka tad, kad mēs tieši to piedzīvojam, mums šķiet, viss nekad vairāk. Viss man besies, vairāk neko negrib. Es varu pati, es dzīvoju, visas zinat šo stadiju. Visas zinat. Bet tieši tad ir jāsāk tā kā ieklausīties, tieši tagad varētu būt es gatava tam,
kas saucās mīlestība. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tajā brīdī, kad mēs esam izgājuši, tā jau kāda sāpes, mums jau viņas ir. Ko mēs darām? Mēs pārkārtojamies uz augstākām vibrācijām, kas saucās mīlestība. Tādēļ tās, kuras ir piedzīvojušas lielāko vilšanos un vēl nav viņu satikuši, viņš ir pie durvīm. Tāpēc mans arī tas impulss ir tik ļoti spēcīgi uzrunāt sievietes par to, ka ļāviens vienalga, kur jūs atrodaties, noticiet. Noticiet. Un neiet. Es skatos Dacīt un vienkārši šodien figēju. Tādēļ, ka tas, kādu es tev redzēju pagājušreiz un kādu es tev redzu šodien, tas ir kaut kas vienkārši tāds, ka es gāžos no kājām, lai nozīmē sieviete. Jo mēs sievietes esam unikālas būtnes, mēs varam sadegt pelnos un piecēlties. Un uzkrāsot lopas un uzvilkt kleitu un atnākt. Varam taču tā. Tāpēc mēs esam izēduši pudu sāli pirms tam, lai nopelnītu šo mīlestību. Un tagad tas mans ceļš kopā ar Matīsu. Es pat nevaru aprakstīt to dabisko pateicību, kāda rodās pēc visa izietā, kāda rodās tad, kad tu vienkārši celies un dzīvo ar kaifu. Mēs šobrīd radām mūsu dzīvi. Un paldies jums šodien, ka jūs palīdzat radīt mums mūsu dzīvi pirmkārt. Bet caur to, ka mēs esam kā pāris, mēs palīdzam radīt jūsu dzīves laimīgas, jo fiška par pāriem ir vēlāk. Es pastāsties. Jā. Kustas. Pamēģināšu nodziedāt to dziesmu, par kuru es runāju, Svētoj ručēji. Tajā laika, kad Ines gleznoja šo gleznu, man atnāca šī dziesma, es viņu pat saucu tā kā lūkšanas dziesma, lūkšana. Jūs varat arī tā iztēloties tā, jo ūdens jūs zināt, ka ūdentiņš visu aiznes prom slikto no cilvēka, no dvēseles, attira mūs, dod mums visu to labāko. Пойду рано поутру я за водицею, у ручья святого попрошу о помощи. Пусть дарует он нам свою силушку с чистою водою, унесет невзгоды все. Пусть душа наполнится сиянием, пусть почувствует она поддержку вновь, пусть очистится от всей тревожности, пусть водица унесет невзгоды все. Красота души вновь возродится вновь и почувствует поддержку от земли родной. С духа
духом вновь своим создаст союз в любви и пойдет навстречу за своей мечтой. Пойду рано поутру я, пойду рано поутру, пойду рано поутру я, пойду рано поутру. Пойду рано поутру, пойду рано поутру, пойду рано поутру, я за водицею. Sensenos laikos, tajā pašā laimes tuksnesī viņu dvēseles satikās un savienojās vienā veselumā, apsolot viens otram mīlestību cauri laikiem. Un lai kas arī notiktu viņu dzīvēs un iemiesojumos, viņi vienmēr meklēs savu otru pusīti. Tas bija tik saviļņojoši un skaisti un vienlaikus biedējoši no domas par to, ja nu viņi nespēs atrast viens otru, ko tad? Kā viņi spēs atpazīt viens otru? Kur un kādās pasaulēs tiem meklēt savu otru pusīti? Un tad viena dvēsele teica, es vienmēr tevi atpazīšu pēc tavām acīm. Lai arī kādā krāsā tās būtu, es tajās redzēšu visu tavas skaistās dvēseles dziļumu. Es redzēšu tajās visas mūsu iepriekšējās tikšanās un iemiesošanās. Es ieniršu tavas kaisles un maiguma atvarā. Es redzēšu tajās savu pašu atspulgu. Ar savām lūpām es savākšu katru tavu asaru un pārvērtīšu tās par tavas dvēseles briljantiem. Mēs būsim mūžīgi kopā un nekas mūs nespēs šķirt. Ne gadi, ne laiks. Mēs dzīvosim ārpus laika. Es tevi gaidīšu vienmēr. Aiz loga klusi šalca lapas, dziedot savus nakts melodijas. Gregs uzmanīgi piepacēlās, mīlestības pilnu skatienu skatījās uz guļošo meju. Viņš vairs nespēja slēpt savas emocijas, kas no galvas viņu pārklāja kā ar siltu vilni, tik negaidīti un strauji. Savos mazliet virs 50 gados viņš jau vairs nebija gaidījis neko tādu, īpaši pēc agrāk pārdzīvotās savas mīļotās sāpīgās zaudēšanas. Pārsteidzoši bija tas, ka viņš juta, kā šīs jaunās, tīrās jūtas dziedē veco brūci, neatstājot pat rētu. Viņš bija spēka un pārliecības pilns par gaišo nākotni. Pienākusī diena viņus priecēja ar lieliskajiem laikapstākļiem. Kad debesīs negaidīt parādījās mākoņi un pār zemi nolīja lietus, tas nesabojāja viņu noskaņojumu. Kā bērnībā viņiem sagribējās skriet pa peļķēm un sajust uz sejas sīkās siltā vasaras lietus lāsītes. Negaidīt uznākušais lietus, tikpat negaidīt beidzās ar spilgtu varvīksni debesīs, skaisti izdaiļojot kalna virsotni. Tas bija aizraujošs skats un izsauca daudz priekpilnu sajūtu. Kalns piesaistīja viņu skatienus un no jauna sauca pie sevis. Meja nespēja novērst acis no skaistumu pārpilnējām debesīm. Pagriezus galvu pret Gregu, viņa klusi teica: Tev mani noteikti jāaizved uz kalnu,
tieši tagad. Man ir sajūta, ka tur es uzzināšu kaut ko ļoti svarīgu sev, varbūt mums abiem. Es tik ilgi gaidīju šo brīdi, un tagad tas ir pienācis. Esmu gatava. Paldies! Tas ir fragments no manas grāmatas, ko Matis iztulkoja latviešu. Es tikai otro reizi šo lasu, un es domāju, ka es savaldīšu savas jūtas to lasot, bet nesanāca beigās. Starp citu, viņš vēl divus dzējuļus iztulkoja. Cik viņš ir malacis? Mums tie teksti, ko mēs tagad dalāmies un lasām, ir kaut ko es esmu rakstījis, Inese rakstījis un Leila. Un tam mēs to visu liekam kopā, jo mēs sapratām to, mēs runājam par to pašu. Mēs visi runājam par to pašu, katrs ar savu redzējumu, ar savu sajutumu. Mēs vienkārši to liekam kopā, lai paši, arī priekš jums, parādītu, ka viss ir viens. Tad, kad mēs runājam dvēseli valodās, mēs runājam par vienu to pašu. Es pēc tam palūkšu Lēlai nolasīt mazu kapelīņu, jo es gribēšu arī parādīt šo sakritību. Improvizācija Lēla, es tevi nebrīnāju. Šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgs sajust un satikt savējo. Jā. Upe mīlestība. Река любовь. Lai jums katram, lai jūs katrai dveselētei, katrai sievietei, katram vīrietim ir sava upes mīlestība. А воды быстрее текут, как годы страстные, бегут вперед, не устают, как жизнь прекрасная, стремятся вдаль, хотят найти свою судьбу в пути и успокоятся, причалив в тихой заводе. Река любовь с крутыми берегами, река любовь уносит все печали, река любовь смывает все преграды, река любовь, ты нам дана в награду, река любовь, ты нам дана в награду. Судьба дает нам шанс прожить в любви и благости, найти свою реку мечты и плыть с ней в радости, желанный берег обрести, увидеть свой рассвет, понять, о чем поет река, создав с тобой дуэт. Река любовь с крутыми берегами, река любовь уносит все печали, река любовь смывает все
преграды. Река любовь, ты нам дана в награду. Река любовь, ты нам дана в награду. Река любовь, ты нам дана в награду. Viņa sēdēja guļamistabas terasē un baudu pilni ieelpoja kafijas maģisko smaržu. Šis maģiskais aromāts vienmēr viņai ļāva aizceļot tālu prom no fiziskās realitātes un savienoties ar visām pasaulēm laikos, kuras viņi abi ar tādu dedzību un mīlestību bija radījuši. Annā zināja, ka arī šoreiz viņa ar savu vienīgo mīļoto ir iemiesoti, lai radītu priekš sevis jaunu, vēl neizzinātu pasauli, kurā spēlēt šo fizisko spēli. Viņš saņēma viņas roku un reizē ar viņu dziļi ieelpoja kafijas skanošo melodiju. Šie rīta brīži kopā ar savu mīļoto bija neaprakstāmas laimes piepildīti. Viņš nedaudz pat brīnījās, ka ar gadiem šī tuvības sajūta tikai kļūst dziļāka. Jūtu saviņots viņš noskūpstīja katru viņas pirkstiņu ar tādu mīlestību, pateicībā par iespēju atkal redzēt savu mīļoto iemiesot. Ir tik labi tevi redzēt, just, atkal satikties un runāt savu fizisko ķermeni ar tevi. To ne ar ko citu sajūtu ziņā es nevaru salīdzināt visā plašajā visumā. Vienmēr, kad satiekamies šeit, tā ir īpaša baudpilna pieredze. Viņa silti smaidīja un viņas acīs mirdzēja, viņas acis mirdzēja tā, ka viņš tajās redzēja visas pasaules un dimensijas vienlaicīgi. Viņa sirds saviņojumā skanēja: es mīlu tevi pār visām pasauļu robežām. Es elpoju tevi, es mostos un dzīvoju tevi. Es radu priekš tevis un sasniedzu augstums, lai būtu priekš tevis. Tu esi mana dzīvība. Tu manī modini sauli un vēju, tu manī modini uguni un zemes dzīvību spēku. Tu esi tā, kur aizdedz jebkam jēgu un rada no manām drupām atkal jaunu dzīvību. Tu esi tas dižnais spēks, kuram es gribu sekot. Es atkal gribu tev sekot. Tā ir bezgalīga interese, kura nekad mūsos nebeidzas. Viņš cieši apskāva viņu, sajūtot katru viņas šūnu, elpojam vienā ritmā ar savu esību. Es šodien saku tev jā. Viņas acis bija tik skaistas, kad tajās mirdzēja viņas dvēseles dziļumi. Es arī tev saku šodien jā. Viņi tev teica viens otram katru dienu. Jau 30 gadus. Šodien es saku tev jā. Virs viņu galvām priecīgi uzgabalēja putnu bars, un viņas spārnu švīkstoņi kā visuma svētība nolaidās viņu sirdīs. Viņi stāvēja tā kādu laiku apskāvušies, un visi laiki, dimensijas, galaktikas un zvaigžņotie piena ceļi ir ierakstīti divos mīlošu acu pāros. Tā ir bezgalība, kura nekad nebeidzas. Mīlestība nekad nebeidzas.
šis viss stāsts, kurai vēstulē ir atcerēšanās. Sevis atcerēšanās. Kādēļ radošuma sieviete, cer to mēs varam atcerēties spēku. Tad, kad mēs sievietes atceramies sevi, kad mēs atceramies, kas mēs esam, dvēselē, kas ir mūsu talanti, kas ir mūsu spējas, kas ir mūsu spēks un iedvesma, kas ir mūsu maigums, kas ir mūsu visa iekšējā pasaule. Tad vīrietis atcerās sevi. Tikai tad, tāpēc, ka mēs esam uz tādas planētas, kur nav tik viegli atcerēties sevi. Tad viss ir uzbūvēts tā, lai mēs novērstos no galvenā, no sevis. Un tā tikai tādēļ, ka man bija drosme sākt iet to ceļu un atcerēties sevi. Es atliku šo zilo acu pāri. Un visu to, kas es tam atceru. Un nāk komplektā ar acīm. Un es vienkārši zinu, ka es viņu pazīstu laikos. Es zinu to, ka mēs esam ceļojuši daudzām planētām. Es zinu to, ka es viņu pazīstu kvantu līmenīs, pat teikt. Jo pāri, kuri satiekās, kuri zina sevi tik labi tā, viņi ir viens. Mums vien tiek dot iespēju šeit uz zemes ieraudzīt sevi. Tad, kad šie puzles gabaliņi satiekās, savienojās, esat redzējuši filmu, ja? 5. elements. Tālāk ir dažāds filmas, mums rāda to priekšā. Kas notiek, kad man vienmēr patikšu savāk tās filmas, kur tās detaļas sakrīt. Tas ir tas. Un tad, kad šāds pāris satiekās, viņi izdala šo. Tad arī pārējiem viņa laukā ir iespēja satikt savējums. Svētam tic. Tas ir pat vairs nav ticības aspekts. Tā ir dzīvā pieredze. Tas, ko mēs esam pieredzējuši kopā, un tas, ko mēs vienkārši varbūt izklausot laiku šizīmi, ja? Mēs ir kaut kādā... Man ne? Ja tā paskatās, ja tu zini, ka kāds iepriekšējās dzīves un vispārējais un tā tālāk, man bija mans pieredze, kā aizgāju cauri, kad notika dažādi momenti, elementi, kad es atcerējos, ka es zināju, ka es ļoti sens. Es vienkārši jūtu to sevī, ka es ļoti sens, un es arī jūtu sevī tās ilgas pēc tā, ka tev ir jābūt. Un tajā brīdī, kad mēs satikāmies, baigi interesanti paskatīties pašam savas bildes, pirms mēs satikāmies un kad es satiku Ines. Kas ir noticis šo 2,5 gadu laikā, kā ir mainījusies mana enerģija, kā es esmu mainījies, kas ir, cik daudz ir iet cauri, un kāpēc šobrīd tieši pāris, un tieši uz zemes, Ines vēl pieskārās, ka mēs šeit ienākam, un vienā reizē parādīt, tad baigi interesanti bildīt, kad mēs tikai nākam uz zemi, un mēs runājam par to zemi, ka mēs nākam iemiesojamies kaut kādā maz visu laiku brīdī, kur mēs varam pieredzēt kaut ko ļoti fantastisku, ļoti īsā laikā. Tas ķermenis, es teicu, ka tu esi šeit, mums tik bieži mājās, ka mēs mājās tāds skaidrs, ka tu esi, un tu esi manā perfektā izmērā. Tieši man piemēram, ja? Un tā vien ko es saku dažreiz, tik forši, ka tu esi tik skaista. Jo iedomājies, ka tu pienākus, nesmu kā ķermenī. Bet ja nav visu to mīlēt. Ja? Bet tu esi tik skaista, es tāda kaifordinātā visu un tā. Mēs šorīt arī padejojām, un tu esi perfekti manā izmērā. Tieši tas, kas vajadzīgi. Īstais izmērs. Viss ir sakrits, un tas ir tas stāsts par tiem bāriem, jo kāpēc ir? Un kāpēc tajā radītājā aizstāv viss, kas arī iespējams esam mēs paši. Jā, kas to visu ir uzkonstruējuši. Ja? Tā loģika.
Kāpēc 2? Kāpēc pāris? Kāpēc tieši tā? Kāpēc viens ir tas lielais, spēcīgais, kas iet ārā ar to mamutu velku vai to līdumu lienu, ja? Un kāpēc tā otra ir tā, kura saka, šito līdumu es gribu, šito es gribu, to es gribu. Jo vīrietis pēc savu zinātnās būtības, viņš ir atskaits. Viņam neko baigi daudz nevajag. Aiziet mežā pameditēt, pasēdēt, vienalga, ko ar džekiem pļūvos pasēdēt. Kaut ko kustēties un kaut ko darīt, sieviete ir tā, kas vīris to vīrieši. Mēs kustinām. Jā, sievietes kustina, sievietes nosaka, kur viņam virzīties, ko viņam darīt, kā viņam darīt, kas ir labi, kas nav labi. Un tikai ar sievieti vīrietis viņš tā, opā, šitam. Tas baigs smakais process, kad satiekās šīs, kad mēs satiekamies šādi, un kad notiek šis sapulšanas elements tajā visā tā. Kad satiekās šādi, tad sāk vibrēt arī uz bērniem tā. Bērni arī uzreiz saprot, kas viņiem jāmeklē. Mans dēls ir kopā ar savu burvīgo dievieti, aktors. Jo tikai tad, kad mēs satikāmies, bija viņiem noticis šis brīdis. Notiks arī pārējiem ir. Tādēļ, ka tad, kad mēs rādam priekšā, tā jābūt, mēs vairs nekad neņemsim neko mazāk. Un man patīk, kā viens vīrietis teica, mēs visi gribam būt tās karalienes princeses, visi gribam tos karaļus un prinčus, bet tad uzvedamies cienīgi. Katrs, lai mēs parādu viņu sapni. Kas ir uzvesties cienīgi, dzirdēt sevi, būt par sevi. Izklausās vienkārši. Vai ne? Tas ir grūtākais uzdevums šeit uz zemes būt par sevi. Es domāju, ir viegli tā iznākt ar saviem garīgajiem, dažādiem, to, ko mēs esam radījuši, domāju, viegli tā iziet un teikt, smaģiski glazmīgi. Pamēģiniet, iziet priekšā, visiem izstāstīt to. Tas ir grūti. Būt par sevi ir grūti, jo būt par sevi vienmēr būs būt savādākam, būt atšķirīgam, būt dīvainam, būt nesaprastam, būt tādam, kurš īstenībā iespējams kā tas kaķītis laivā. Un tie pārējie dīvainie dzīvnieci, viņi izvēlējās nevis savu cilti, viņi sagāja, čuģīgi sagāja kopā un izvēlējās viens otru. Reiz. Lūk, pat mērķis, kurš tikai spoguļojās laivā, viņš to postījās savējiem, viņš aizgāja tur, kur bija kaut kāds pipars, saprotat? Un tā būtība ir katram rādīt to piparu. Tad, kad katrs rāda savu piparu, tad pasaule skan brīnumaini. Citādi viss vienā notī. Tāpēc ir tik unikāli. Mīļais sievietes, es vienkārši skatos jums šodien, es domāju, jūs tik skaistas visas. Tik unikālas visas. Un ja jūs vēl sākat iztaisnot muguru un atnāk pateikt, šitā es gribu, tad visām klausām. Jo mēs esam, kā lūkšanas, mēs vienkārši vibrējam, skanām. Lai arī viņi vienkārši tā variem. Mēs tad, kad skanām tā, kā mums vajag, atšķirīgi. Tad vīrietis iet un tā, kas tas skan? Jāiet apstīties, kas tur skan. Jo sievietes neko neskrien. Vīrieši, tad, kad mēs skanām, sadzird mūs. Bet tagad ir ko viņš var dzirdēt? Tā, ka visām vienāds zābuk, vienāds kleips, vienāds sapurs, vienāds šauls. Kā var dzirdēt? Un mūs novienādo šeit.
Mūsu uzdevums ir izsist to piparu. Sitam nākamo piparu. Sitam ārā piparu. Šī dziesma, ko es tagad pamēģināšu nodziedāt, dušā paiot, dvēsele dzied. Es viņu nodziedāju. Душа поет и радуется жизни. Душа летит, как птица серебристая, и в поднебесье нежно обнимается с другими душами свободными встречается, с другими душами свободными встречается. Как же прекрасно встретиться в межмирии между землей и небом в звездном вихре пения, услышать голос твой и зазвучать с тобой симфонией души разлиться в океане времени, симфонией души разлиться в океане времени. Душа летит душа, душа летит, летит, моя душа летит, моя душа летит. Uzausa jauns, pavisam neparasts rīts uz zemes. Saule šķita daudz sārtāka un spēcīgāka kā parasts ierasts. Saulēns burtiski ambūra tos, kuri modās līdz ar sauli. Taču tas bija tik spēcīgs, ka šķiet pamodās viss plašajā pasaulē. Saules aburti stāvēja gan veci, gan jauni, un viņu sirdīs modās jūtas, kādas līdz šim viņi vēl nepazina. Tā savienoja viņus ar pašu sauli, un katrs savā sirdī dzirdēja vienus un tos pašus vārdus. Jūs esat radīti mīlestības bezgalībai. Mīlestības spēks, ar kādu tas izstarojās no katras sirds, bija sajūtams uz visas planētas. Šis spēks radīja visumā vēl nekad nepieredzētu gaismu, kuras staroja no zemes. Šorīt šī planēta kļuva par neizsakāmu skaistu mirdzošu zvaigzni plašajā visumā. Vai redzi Anna? Aizkustināts sauc Aho. Mums izdevās cilvēkos iedegt bezgalīgās mīlestības dzirkstā. Viņi atcerēsies. Lai vai kas notika, viņi atcerēsies sevi. Viņi šorīt iededza mūžīgās dzīvības liesmu savās sirdīs. Dieva un mīlestības savienošanos sevi. Annā sirds gavilēja un pār vaigiem ritēja laimes asaras. Jā, mīļais, mums izdevās.
dievināja Āhovu un viņa idejas. Viņa vienmēr bija gatava doties kopā ar viņu jaunos piedzīvojumus. Un ik reizi, kad viņiem kopā izdevās tā, kā tas notika šorīt, Annā sirds ietrīsējās neizsakāmā laimē būt blakus tik spēcīgam Dievam. Tu esi tik skaista, ka tavas sirds gavilē laimē. Āhovs ilgi teica un saņēma viņas roku ciešā. Es dievinu tevi. Esmu laimīgs ceļojot kopā ar tevi visur, kur vien ved mūsu sirdis. Viņi bija pacēlušies savos spārnos augstu virs zemes, un tieši viņu gaismas dēļ šorīt saulēks bija tik neaprakstāmi citāds. Viņi roku rokā aplidoja ap zemi vairākus apļus, kuri nolaidās uz zemes kā dzīvi sakrāli simboli, kuros bija iekadāta Annā un Āhova mīlestību laiku laikos. Tā nolaidās uz zemes, lai vienmēr kalpotu tiem, kuri satiek savu mīlestības liesmu. Tā kalpoja tiem, kuri turēja dzīvu divu liesmu mīlestību, iemiesotu sievietē un vīrietī. Annā un Āhova gaisma kļuva vēl un vēl spožāka, līdz viņi savienojās vienā veselumā un gaismas ātrumā pazuda visuma tukšumā. Viņiem bija laiks doties mājās. Tieši vakar, un arī vairāk, un tieši vakar es atvēru tādu fantastisku stāstu, prozā, kur viņa aprakstā pāri 3 iepriekšējās dzīves. 1, 2 un 3. Tad tādu mazu gabaliņu lēmu. Kāpēc es gribu tieši šo gabaliņu? Klausieties vārdos, paskatoties tajā brīdī gleznā uz rotu. Un tādēļ es vairs nebrīnos, ka es nebrīnos. Kā tad no šejienes līdz beigām? Nu, tad līdz beigām. Es tagad atveru tā trešā dzīve. Весело написано. А в 3-й своей жизни они родились на другой планете, прекрасной и счастливой, где люди жили без болезней и проблем, и где могли они творить и быть счастливы, соединив любовь и быть свой воедино. Он был исследователем в космосе огромном, и бороздил его и вдоль, и впоперек, искал планеты он затерянные где-то и помогал наладить с ними дружеский контакт. Она была врачом на дальней станции и занималась исключительно лечением людей, которые там проходили курс восстановления после трагедий на своей земле. Работа, дом, любимый муж, которого ждала из дальнего полета, любила сильно и в ответ, отмиловав 100 крат, любви и счастья получала. Носил ее он на руках, боготворил души не чая, подарками ее насыпал, и вот в один прекрасный день кристалл он ей волшебный подарил, чтобы связаться с ним и быть хоть далеко, но все же рядом. Могли они поговорить и посмеяться, делясь своими будничными радостями. Недолго это продолжалось. В один ненастный день произошла трагедия. Корабль потерял крушение. Других спасая, любимый не успел спастись. И замолчал кристалл любви навеки, оставив у нее на шее лишь пятно в форме прозрачной капли. Фантастика.
Tagad. Es jau domāju, nu tur jau viss. Так в жизни их сплелись в одно красивое плетение на долгие века и поколения. Все потому лишь, что души поклялись найти друг друга в пустыне счастья, невидимыми нитями любви соединенные, и снова в жизнь перерождаясь, душа живет, не понимая, какого пазла не хватает, чтобы испытать поток любви вселенской. Все мечется, не понимая, в чем же секрет судьбы счастливой. И когда с глаз туман растает, из сердца спадет навязанный нам облик шаблонных мыслей и речей, и станут мысли наши чистые, как капля утренней росы. Тогда узнаем мы судьбы своей все тайны сокровенные, и встретим мы души двойник духовный. И разольются реки многоводные, и несутся воды быстроходные, прибудут силы жизненные и спокойствие. За свою душу не будет больше беспокойства. Наступит мысли ясность и простое понимание, что в нашей жизни главное — любовь, которая через века не забывается и не теряется, если была она чиста и безгранична, и как пустыня счастья необъятна. Инес, lūdzu, tavu grāmatu. Tā? Šī grāmata, tāpat kā gleznas, mēs ar Leilu esam mācījušās vienu to pašu. Man ir cietinošs koncepts gleznātnē, cietinošs koncepts grāmatā. Un Leila arī prot, kā es inicēju gleznas, viņa inicēja personīgi katram cilvēkam grāmatu. Tāpēc, ja jūs uzrunā, tad jūs varat Leilai pateikt. Leila atsevišķi individuāli katram inicēt grāmatu un atsūtīs jums tādu arī privās. Es gribu to pateikt, tāpēc, ka tev grāmata ir brīnišķīga. Nu tā. Nu, mēs esam galā mūsu ceļojumā. Vēl ir palikusi mūsu pēdējā galvenā varoņa, Tērija Dziļuma. Mazliet padalīsies savā pieredzē ar to, kā viņai iet ar savu daļu otro es, vai es nezinu, kā to nosaukt, bet kā tev dzīvojās kopā ar gleznu. Šī ir improvizācija. Ja Lēlai būs māsnākas, protams, būšu pateicīga. Vienkārši uz skatu sevi Es vienkārši palūdzu, lai es atbraucu ar gleznu. Es tikai atbraucu ar gleznu un viss. Es šajā pasākumā esmu jau otro reizi. Es biju arī matīšos. Bet es piedalos tā kā pilnīgi no jauna. Man ir ļoti daudz emocijas, jo es nezinu, kā vispār parunāt. Man arī Lēlas grāmata. Es to nelasu no sākuma līdz beigām, no vāka līdz vākam, bet es to lasu ik pa laikam. Tad, kad man ir iekšēja sajūta, ka es to gribu darīt, un tad, kad es to daru, tad ir vēl īpašāka sajūta. Es vēl pastāstīju, kā man iet ar viens grāmatu. Un tajā grāmatā bija tāds īpašs mirklis. Vienu svētdienu man grāmata sāka, nu, tad atver mani. Tajā vietā, kur atvērsties. Un grāmatā ir tāds brīdis, kur divas dvēseles satiekas. Sieviete un vīrietis. Brīnišķīgā, burvīgā, skaisti koptā dārzā. Kur vīrietis ļoti parūpējas
par šo atnākušo dvēseli, kas ir ciemās ieradusies viņas dārzā. Viņa tur nakšņo, viņš viņu apsēdz, un tad viņa pamostās, un stāsts turpinās. Un tur ir viens tāds ļoti īpašs brīdis, kad viņa, ja es pareizi atceros, pamostoties basām kājām, iet pa rīta rasu. Un es ticu, ka katrs šajā dzīvē ir gājis par basām kājām pa rasu, vismaz es tā gribētu domāt. Bet man tas atsauc atmiņā ļoti īpašu brīdi, tad, kad es biju satikusi kādu dvēseli, kurām bija burvīgi koks dārs, kurā es jūtos vienkārši kā mājās, fantastiski. Un arī es nākošajā rītā tur brīdi basām kājām. Un atnāca atpakaļ ar to grāmatu visas dzīvās sajūtas, visas jūtas, kas bija ar šo cilvēku pirms tam. Un es nevarēju saprast, kā tas, apmēram šajā rajonā, ka tās sajūtas ir tik dzīves un īstas, un es atrodas apmēram šeit, tā kā būtu kaut kāds ekrāns, kā kaut kāda video reportāža notiktos. Un es nevarēju saprast, kā tas tā var būt. Tas vēl nav viss. Tajā brīdī cilvēks, ar kuru man ir pārāds kontakts jau ļoti ilgu laiku, man atsūta zīmi. Nu tāda ļoti vienkārši, nu tādas 3 rozītes. Un es nesaprotu, kā tā. Kā tas strādā, kā tas notiek. Es arī vairs par daudz ko nebrīnos. Un mans vienīgais jautājums šim cilvēkam ir, kas ar tevi notiek? Jo es domāju, kas tur tajā galā, kas nav Latvijā, kas ir ārpus Latvijas, pāri jūrai, Zviedrijā? Kas viņā notiek šajā brīdī, kad es esmu izlasījis to stāstu par 2 dvēselēm, kas satiekas, man ir atpakaļ visa filma, visas bildes, visas sajūtas un jūtas, ko es esmu tur piedzīvojis pāri jūrai, tieši ar šo grāmatas fragmentu. Es domāju, kas tajā cilvēkā tur pāri jūrai tajā brīdī notiek? Kas tajā dvēselītē ir? Un viņš saka, es nesaprotu, kas notiek, man ir tā kā pilnīgs haoss. Es jautāju, kādā veidā tas haoss un tā ļoti prātīgi. Viņš saka, ka es vispār no visās un noguris. Es domāju, šis ir labs brīdis, lai mēs parunātos. Tas tāds viens stāstiņš, kas saistās ar Lēlu un Lēlas grāmatu. Matīšos, tad, kad Lēla skanēja, visu laiku turēja cietācis, vienkārši turēja cietācis. Un baudīja to, kas man tur nāca, gan bildes, gan filmas, gan vibrācija. Un šodien man šeit ļoti uzrunā tieši tas, ko Matīs lasa. Visi tie jūsu 3 redītie teksti. Jā, un man līdzi ir glāzņi, tāpēc es šeit esmu ieradusies. Es tik grūti, kur nāk plosmā vietā. Jā, Ines, neteicu, tad, kad beigsies pasākums, varbūt kāds gribēs pieiet, pajautāt, kāds tika pie glāzes, un labi, forši. Es varu tā bija ideja, arī pagājušajā pasākumā. Pagājušā pasākumā bija tā, ka es arī nesaku pēc kaut kā gadījos, bija vienīgā vieta, kur apsēsties priekšā pie paša priekšējā galdiņa, pirmā vistuvāk tā kā skatuvēja. Un tad, kad Ines runāja par savām gleznām un kā viņas rodas, man vienā brīdī likās, jāceļās kājās, man arī jāstāsta tiem pārējiem cilvēkiem, kā tas notiekās, jo bija arī vēl viena dvēselīte. Es neatceros viņai vārdu, viņa bija atbraukusi ar savu glāzni, ne? Jā, viņa bija. Jā, un es viņai saku, ka tā kā jābrauc ir visiem kopā, visas saglaznotās glāznas, kam tas ir, tā visām dvēselītēm jābrauc kopā un jāceļo, nezinu, pa Latviju, un jāstāsta, kā tas notiek. Tas notika Ineses un Matīsa kursā par vīrieti un sievieti, par attiecībām. Un viņiem ir tādas burvīgas prakses, meditācijas,
kur katrs kaut ko piedzīvo. Un vienā no tādām reizēm, kas nebija tiešraidē, bet pēc tam skatījos ierakstā, man bija piedzīvojums ar to, ka man parādīja, kā tiek radīta mana dvēsele. Un man ļoti skaidru sajūtu un ar filmu parādīja, kāds izskatās tas kods, ko man šeit jau priekšā. Un tad ar visām tā sajūtām es vēl peldos pēc tā pieredzētās savās sajūtās, un man kaut kas saka, atver Facebook, es domāju, kāds Facebooks, man tik laba sajūta. Es tajā brīdī sūdīga gaisma šodien, lietus līdz, tur viss. Es Rodolfam saku, man vajag nofilmēt šodien glāzmu, šodien es jūtu, man vajag šodien viņu. Viņš tā, es nevaru, man tur kameru nav, kas tur viņam nav. Es tur lieku, jo man vajag tagad ielikt Facebookā. Tajā brīdī viņai pasties Facebookā. Ja domāju, tā kā pēc tam jau mēs tikai savalkam tās paralēlas reiz, jo mēs nezinām to. Jā, es jau ļoti daudz gadus klausu savai iekšiņai, un otrais klauvē atver Facebooku. Labi, atver Facebooku. Un Ines tikko ir ielikusi, uzfilmējusi, ko viņa ir radījusi. Un es skatos, un es nevaru saprast, kā viņa zina. Tur ir tas, es skatos, tur ir tas kods. Man neparādīja to bildi tieši tā, kā viņi izstāsta, bet es jūtu, tur ir tas kods. Bet es nezinu. Un es domāju, kā tā var būt? Tur reku, tas ir tas, ko es tikko piedzīvoju, tas, ko es tikko pieredzēju, reku, tas ir. Tā tas notiek. Tā tas notiek. Un tad, kad es glāzmu satiku, tad, kad es viņu satiku, tad viss ķermenis tādās virmojošās, tādās tirpiņās, nevis, ka citreiz man tur pa mugurkauls, ka viens kūdenis, vai citreiz tur šā kaut uzceļās gaisā rokās vai kaut, bet katra ķermeņa šūniņa vibrēja. Tas bija mūsu kursa izlaidums, kur mēs visi satikāmies, un vienkārši sēžu pie glāzmas, un man vīrs tasars, un man vibrēja viss ķermenis. Tad man gadījās kādu nedēļu, kaut kādas vairākas dienas, gandrīz nedēļu, man liekas, 5 dienas aizbraukt prom no mājām un atbraukt atpakaļ, kad glazma jau bija mājās. Un es ienāku telpā, un uz kādu brīdi viņu neesmu satikusi un ar viņu bijusi, un man atkal ir tā pati vibrācija. Tieši tās pašas sajūtas. Un es atceros, ka tad, kad es ienesu glāzmu dzīvoklī, vispār bija sajūta, ka es nesu kaut ko ļoti dzīvu un īstu, es nesu dzīvību iekšā. Tā nav tikai glāzma, es nesu kaut ko dzīvu iekšā. Glāzma bija ietīta tādā plēvītē, lai nenobežātos, kamēr atvedu viņu mājās. Un es puikām saviem 3 dēli, es nevienam neko nestāstījis, ienesu iekšā nolieku. Un mans mazais dēliņš, kurš šodien arī šeit bija, viņš pienāk pie tās glāzmas, šitā notupjās uz ceļiem, skatās viņai acīs, un tas ir kāds brīdis, tās nav sekundes, un tad viņš tikai sāka runāt. Un šodien, kad viņš bija šeit ienācis, un mēs ar viņus runājam, viņš tā paskatās glāzes, un šok viņus visus uz maniem skatās. Bet mani viņš apķērs, viņš saka, es tevi zinu, tā kā čau, viņš man apķēr apkārt, saka, tad es eju, ja, es pēc tam atbraucu. Es viņu pirmo reizi redzu, un arī tāds eju, tas ir viņš, Tad bija interesanti arī dzirdēt, ko vidējais dēls teica, tā kā katrs kaut ko stāstīs. Es to gan es vairs neatceros, Inesējas aizsūtīju, ko viņš teica, bet par Leilas glāzmu. Es skatos Facebookā, arī Inesīja pa laikam vai kaut kādu fragmentiņu, cik viņa tālu tikus ar kādu glāzmu. Un mans vidējais dēls, viņš pienāk, tajā video fragmentiņā, viņš skatās, šeit aicīja, ko neties. Mēli, tu zini, tu jau zini, ka tu neesi šeit. Tad mans bija acis un kaut kāda daļa. Viņš ļoti tuvu šodien gāja, kā skatīties. Jā, bet tas bija mans vidējais puika atkal, kurš
Man liekas, mēs visi jūtam un redzam, ja mēs sev ļaujam un uzticamies. Mūsu vēstījums ir Matejs. Redzat, katrs var uzkāpt uz skatuves. Tas nav par to, ka mēs šeit tagad esam uzkāpuši tā. Tas ir par to, ka jūs visi varat radīt. Visi varat uzkāpt. Visi varat plūsmā runāt. Visi varat dalīties. Visi varat kaut ko uzradīt. Un tas ir tas sapnis mans personīgais. Kā mēs pēc laika satiekamies ar vairāk uzradīto. Blundas klētiņas gada. Es ar tādu mīlestību ēdu vienmēr no tavas bļodas. Nopietni, mans mīļākais draugs, tad kad es gribu viena pēst. Es tev nemāku pateikt, kāpēc, vat vajag man to bļodu. Saproti? Tātad, vienalga, kur tu to ieliec bļodā vai kaut kur citur. Ja? Tā katrai meitenes, katrai. Saprotat? Mēs šeit īstenībā tas vēstījums mums visiem ir par to, ka mēs visi esam tie, kuri var kaut ko vērtīgu radīt. Stāsts nav par guru, stāsts nav par zvaigznēm, stāsts nav par skatuvēm pat. Stāsts ir par mīlestību, dzīvi un radīšanu tajā. Es arī šobrīd tas ceļš, ko es eju, un tur bija, mēs dalījāmies, mēs katrs esam gājuši ļoti daudz un dažādi. Un tur, kur es gāju, kad esmu garīgos meklējumos, saucamības, tas bija tāpēc, ka es nebiju apmierināts ar dzīvi. Mēs apmierināti ar dzīvi kļūstam tikai tad, kad mēs satiekam to īsto otro, un Inese, kā viņa pats saka par sevi olšūnu, es izdaru to izvēli, un tu esi teikusi bieži, vai nu viņš, vai nu neviens. Ja, un tā ir tāda spēcīga izvēle, ka sievietes sāk vibrēt. Viņa sāk vibrēt citā līmenī, kurā arī tagad viņa saka, ka, ja tu neizvēlēsies sevi, ko viņa prasa no manis, no vīrieša, izvēlies sevi, dzīvo saskaņā ar savām vērtībām, vairāk neko. Viss, punkts. Protams, viss pārējais ir pakārtos, bet tas ir pats svarīgākais. Un viņa saka, ja tu, Matīs, piepisīsi savas vērtības, tu man neesi spēcīgs. Bet tā ir. Un tas lielais, un es saprotu, jā, tas ir tas, ko es gribu dzīvot saskaņā ar sevi. Inese grib radīt, Inese rada, Leila rada, mēs visi radām kaut ko. Es gribu radīt jaunu biznesu. Ne tādu. Visam savām. Biznesam nav jābūt tādam kā tagad. Un tā ir tā veids atbildība, ka tikai tad, kad ar sievieti šādu, kas ir tāda, klausies, vai tas saskaņā tavām vērtībām? Viņš varbūt to visam saprot. Es vēl nezinu kāds. Man nav ne jausmas, jo viņam vēl nav. Bet es to gribu. Es meklēju, kustos, daru, skatos, šitas nestrādā kā savādāk. Jo vīrietis ir tas, kas iet ārā un rada ar savām rokām fiziski. Ko viņš rada? Ko sieviete iekšēji jūt un saka, klausies, šitas nebūs. Padomā vēl kaut ko citu. Vai ne? Nu tā mums notiek. Jā, un tad ir tā, labi, ok, un tad es atkal kustos. Mēs gribam kaut ko radīt, katrs mēs gribam kaut ko radīt par savam, reku Markus sēž arī. Markus vienkārši fantastiski taisēs, reku Artūrs mums kopā tagad ir biznes, kur mēs kustamies, jā, un Gustavs arī, ar kuru kopā Emīlijai pateicoties, ir šīs visas fantastiskās vizuācijas. Bez jums tas nenotiek. Mēs jau to mazo piemēru rādam. Mēs arī saslēdzamies. Maģiskos video radējusi Emīlija. Paula sēž un skan kopā ar mums. Tas ir vienkārši tāds, bļāviens, beidzot ir tie savējie, tā ģimene atrast. Tikai, kad mēs satikām. Jo zini, mums šobrīd priekšā ir tik unikāls laiks ar to, ka tad, kad sieviete uzdrošinās skanēt pa česno, kas ir būt par sevi, tajā brīdī mēs uzreiz pievelkam to vajadzīgo vīrieti. Ja mēs pievelkam vajadzīgo vīrieti, mēs tālāk jaudīgi varam iet uz priekšu. Šobrīd ir laiks, kad beidzot satiekās īstie pāri. Mums tikai vajag sievietēm to drosmi atkapsulēt sevi un sākt iet pa česno ar sevi. Sākt iet, sākt darīt, sākt radīt. Tāpēc kā sievietes izšķirt spēja veidojās, ko mēs kursā esam daudz runājuši,
caur radīšanu, caur radošumu, kas tas ir. Zeķes, džemperi, bet tur ir jādabū tas kaivs. Tad kas ir tavs kaivs, Evija? Ja? Viņi iet pa mežu, ja? Tas ir tavs kaivs. Bet tavs grēks, caur to tu uzzini savu piedzīvojumu, savu maģiku īstenībā, savu skaņu. Kas ir tavs? Kas ir tavs? Tavs. Un caur to tas ir maģiks, ko es laiku mēģinu pateikt. Caur to katra sieviete atcerās sevi un atkapsulē savu izšķirtspēju. Kas ir izšķirtspēja, lai tu dzirdētu, kurš tas ir? Kurš viņš ir? Jūs ir agriet glazēju otru pusi. Nolas. Es biju aizmirst. Nolas skaļi. Tur mums ir raksts. Evija atnes glāzi, es neatceros, jo man vienmēr plūsmēja. Sievietes sirdī dzīvo. Sievietes sirdī dzīvo dižanākais spēks, kas atveras drosmē būt pilnīgi kailai savā patiesumā. Turi tīru savu sirdi, tad vienmēr dzirdēsi savu sirds kristālu. Un citiem man atnāk vēstījumi uz gleznām, citiem nē, tev atnāca, tad es tad aizmirsu. Jo tas īstenais talants visām mums ir tas, ko mēs nesaprotam, kā mēs to darām. Tas ir tas, kur mēs pazaudējam laiku, tas ir tas, kur mums ir tāds grēks, ka mēs nezinām, kā tas rodas. Saprotat? Jo mums ir iemācīts tātad talants zīmēt, dejot, dziedāt, kas tur, viss kā, bet tas ir viss neiedomājamākais kaut kas var būt. Varbūt kādam patīk, es nezinu, likt mandeles ārā no lapām, un ja viņš pazaudē laiku tajā brīdī, tas ir radošums. Vienkārši, man liekas, ka cilvēkiem lielākās grūtības ir saprast, kas ir radošums. Radošums ir jebkas, kur mēs pazaudējam laiku, kur mēs aizraujamies tā, ka vienkārši, jā, šits man patīk. Un tāda sieviete sāk. Un jo mēs biežāk to daram, jo mēs vairāk kļūstam par sevi. Tāpēc, ka tā vibrācija mūs pārņem. Saprot to procesu? Pārņem. Un tad, kad pārņem, tad es sāk vibrēt. Kad arī pārņem procesu. Kad arī gribās vibrēt un runāties. Tāda sieviete ir tik garšīga, ka visi pie viņas tiecās. Tāpēc, ka ir tā vilkme, ir tā patikšana, un tad arī mājās viss īstenībā kārtojās, tāpēc, ka viņai patīk tas, ko viņa dara. Tā, Lēla. Rezumējā, es gribu pateikties jums par to, kā jūs mani uzaicinājāt. Es gribu pateikt jums. Paldies, pateicos no sirds, no visas dvēseles. Prieks satikt jaunus cilvēkus. Un uzdrošināt jūs darīt kaut ko, jo es savā dzīvē, es vienkārši sieviete, man 3 bērni, kuri sēž tur aiz mugurē, 4 mazi bērni. Nākošais mēnesis man ir ļoti skaists apačdatums, teikšu, 60 gadi. Jūs varat iedomāties, cik vēlu es saku to dvēseles ceļu, kaut kur pēc 40. No 20. gada, tātad 4 gadi, es mācījos visu laiku online, visus kursus, psiholoģijas un viss kas, cik vēlu. Bet es domāju, cik tas ir forši, ka es uzdrošinājos. Un tas 59 gadus uzrakstīt grāmatu, tas tik... Sāk dzirdam. Jā. Paldies. Es pateicos manai meitai, sēž tur skaistā mīļa meitene. Pagājušā gada februārī viņa man pateica, mamma, tu vari man pieskatīt mazbērnus. Tavus mazbērnus, tu vari Rīgā pieskatīt. Un es, pagājušā februārī, gadu atpakaļ, es aizgāju no darba, tur mātīšos, un es esmu masēri, man arī daudz klientu bija, un es deju 10 gadus, es gāju dejošanas kolektīvā, es visu pametu. Atbraucu uz Rīgu, tagad GCS Rīga, par šo gadu, iepriekšējo es pabeidzu grāmatu, un aizgāju, atradu
pedagogu, kurš mācā dziedāt. Es domāju, nu kurš dziedās, nē, es pati. Samas dziesmas. Jo man bija garlaicīgi, jo man visi draugi Valmierā, Matīšos, es tā, ģimene ok, bet gribētos ar kādu vēl. Iedomājieties, cik tas ir vēl, bet cik tas ir forši. Es nenožēloju nevienu mirkli, kā es tā izdarīju. Oi, jā, kādreiz varbūt vajag tā. Un interesants vēl fakts, kad es aizgāju prom no darba, pēc mēneša man dēliņš zvana, vecākais dēls, viņš saka, mamma, es atradu tavu tēvu. Mans tēvs dzīvo citā valstī, Azerbaidžānā. Viņi izšķirās ar mammu, mamma no Baltkrievijas, kad man bija 3 mēneši. Un es viņu redzēju tikai, kad man bija 15 gadi. Iedomājieties, cik interesanti, kad aizgāju prom no darba, un tā, varbūt tā ir sakritība, es nezinu, bet es domāju, es arī ļoti pārliecināta par to, ja tu kaut ko maini savā dzīvē, tā uz visiem tiem gradiem, un nedomā. Kaut kas notiek, visādi pārsteigumi, viss kaut kas interesanta dzīvē. Jums katrai meitenei, vīrieti, visiem mīlestība, prieks dzīvot, laime, laba veselība. Lai mazāk skatāmies tas ziņas, lai vairāk skatāmies uz sevi iekšā. Ne uz āru, bet uz sevi. Tad viss būs labi. Paldies jums. Es esmu mīļa. Mēs arī mīlam laimi. Tāpēc mēs jau esam dvēseļu māsa. Tas ir. Lūk, tad es aicinu arī jums neformālajā daļā. Mums tagad ir tas priekšnesums beidzies, bet varbūt kāds grib šeit uzkāpt padalīties. Arī drīkst. Tagad mēs varam parunāties, un sagriezīšu pūciņu un nekautrēties, pamēģiniet. Ir forši padalīties savā pieredzē šeit. Varbūt mēs tiešām tikai varam parunāties, tie, kas vēlās. Tikko ceļš atnākat un pasakat vienkārši. Paldies jums liels! Paldies! Man ir jautājums Leilas bērniem, varbūt jūs gribat padalīties. Esat redzējuši šādā apolā? Jā. Mamma pie manis katru dienu. Es viņas koncertu klausos katru dienu. Super. Bet uz pirmo pasākumu es pateicu, bērni nebrauciet man. Bet šoreiz es pateicu, jūs